Mums ir tā tendence, ka bērnam jādraudzējas ar visiem, bet īstenībā jau tā nav. Bērns ļoti agrā vecumā sāk jau diferencēt, ar ko viņš spēlēsies un kam viņš dod priekšroku un kam nē. Un šis vecumposms ļoti parādās tajā, ka bērni tajās grupās arī sadalīsies. Vai tās būs tur Roblox grupas vai, piemēram, rāpšanās, bērni, kuriem patīk rāpties, bērni, kuriem patīk skriet, tad parasti viņus var atpazīt pēc tā, kas viņam interesē, un tā arī tās grupas veidojās. Jā, tā kā skatīties, ja bērns dara kaut kādas tādas lietas, kas ģimenē liekas tādas neatbilstošas, tad te vairāk ir jādomā par to psiholoģiski, ko bērns ar to apmierina. Piemēram, varbūt arī tā, ka bērns pats pēc dabas ir tāds, varbūt tās kūtrāks, klusāks, bet viņš pieliksies bērniem, kuri ir varbūt tās tādi nebēdīgāki. Un īstenībā tas varbūt saistīts ar to, ka šis bērns, kurš tāds klusāks un kūtrāks, viņš grib savu pašvērtējumu pacelt. Un tad, kad blakus ir kāds cits, tad bērns arī to savu pašvērtējumu var pacelt, jo, ja man blakus ir kāds, kurš tāds bravūrīgāks, un tad mani tāds pieņem, tad esmu labs un foršs, ja mani tāds pieņem, kurš ir foršs